Lasījums no Keneta Heigena grāmatas Garīgā izaugsme. Tēma – Garīgais cilvēks. Ar jums, brāļi, es nevarēju runāt kā ar garīgiem. 1. Korintiešiem 3:1. Citiem vārdiem Pāvils teica: es ar jums nevaru runāt kā ar garīgiem cilvēkiem. Vai tas nav skumji? Kas ir šis garīgais cilvēks? Kā viņu var raksturot? Efeziešiem 1:3. Lai slavēts mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūs Kristū ir svētījis ar visāda veida garīgu svētību debesīs. Garīgais cilvēks ir tas, kurš zina, kas viņam pieder Kristū Jēzū, un izmanto to visu. Garīgais cilvēks ir dzēris no dziļiem avotiem, viņš ir regulāri ēdis no Kunga galdiem. Garīgais cilvēks ir piesātinājis sevi ar mīlestību un Dieva mīlestību. Tēva iepazīšana. Šis cilvēks ir iepazinis Tēvu realitātē. Bija kāds laiks manā dzīvē, kad es pazinu Kungu Jēzu. Bija piepildīts ar Svēto garu un vairākus gadus jau biju sludinājis. Manā dzīvē dažreiz darbojās kāda no garīgām dāvanām, bet sevī es zināju, ka Dievs varētu kļūt man daudz reālāks, tēvs par miesīgo tēvu. Vārdā teiks, ka viņš ir mans tēvs, un savā garā es zināju, ka viņš var man kļūt reālāks pat par sievu un bērniem. Savā sirdī es zināju, un es to skaļi arī pateicu, ka braucu mašīnā uz kādu no atmodas dievkalpojumiem, ka es zināju, ka Dievs varētu kļūt man reālāks pat par auto, ar kuru pat labam brauc, bet es zināju, ka tajā brīdī viņš man nebija tik reāls. Tas nenotika vienā vakarā, tas nenotika mēneša laikā, tas nenotika arī gada laikā, bet kad es turpināju darīt, kas teikts Bībelē, uzturēt sadraudzību ar Tēvu, caur vārdu un lūgšanām, tad pamazām viņš kļuva arvien reālāks un reālāks. Līdz kādu dienu es varēju teikt, viņš man ir daudz reālāks, un tagad es viņu pazīstu daudz labāk par savu sievu. Esmu daudz pazīstamāks ar Dievu, savu tēvu, nekā ar sievu. Viņš man ir daudz reālāks par maniem bērniem. Viņš ir daudz reālāks par auto, ar kuru braucu. Godīgi sakot, nepārāk daudz tā var pateikt, jo dabīgās lietas viņiem ir daudz reālākas par garīgajām. Katru mīļu brīdi, pat pamostoties nakts vidū, es izjūtu un apzinājos viņa klātbūtni, daudz spēcīgāk kā savas sievas klātbūtni. Dēla iepazīšana. Garīgais cilvēks iepazīst Kungu Jēzu Kristu, viņa varenajā kalpošanā pie Dieva Tēva labās rokas. Katrs no augšienes piedzimis kristietis pazīst Kungu Jēzu Kristu kā glābēju, bet tikai tas fakts, ka esat piedzimis no augšienes, neliks jums pieaugt. Tikai tas, ka tu pazīsti viņu kā glābēju, nenozīmē, ka izaugsi par ko vairāk kā bērnu. Lai pieaugt, ticīgajam ir jāuzzina, ka viņš ir Kristū un kas Kristus ir viņā. Viņam jāiepazīst Kunga Jēzus Kristus tagadējā kalpošana. Viņš tagad atrodas Tēvam pie labās rokas. Iepazīšanās ar Jēzus patreizējo kalpošanu deva man lielāku garīgu izaugsmi nekā jebkas cits. Mums jāpieaug, zinot viņa patreizējo kalpošanu, kā augstajam priesterim, kā aizstāvim, kā tam, kas iestājas, kā ganam, kā kungam. Tikai tas, ka esam dzirdējuši šo mācību, nenozīmē, ka dzīvojam šīs atziņas realitātē. Tikai tad, kad ēdinām sevi ar šīm zināšanām un iepazīstamies ar patiesību, tikai tad mēs sasniegsim pilnību Dieva dēla atziņā un kļūsim par pilnīgiem, nobriedušiem cilvēkiem. Svētā gara iepazīšana. Garīgais cilvēks ir iepazinis tuvību ar Svēto garu, kā tas ir ticis atklāts vārdā,
Jūs varat būt kristīti svētajā garā, runāt citās mēlēs, bet nekad to nepazīt. Tas ir tas skumjākais. Par svētā gara kristību ir daudz sludināts, diemžēl nevienmēr pareizi. Cilvēki domā, man ir svētā gara kristība, vairāk neko nevajag, bet tas tā nav. Bet tās nav beigas, tas ir tikai sākums. Nepareizas domāšanas dēļ cilvēki tā arī neizveido tūs attiecības ar svēto garu, un tas aizkavē vai apstādina viņu garīgo izaugsmi. Kā garīgie bērni, viņi saņem piepildīšanos ar svēto garu, sāka runāt citās mēlēs un aizrāvās ar ārējām izpausmēm. Protams, es ticu runāšanai citās mēlēs, paldies Dievam par tām, bet jūs dzirdat viņu sakām, es jūtu. Viņa mēģina sajust tāpat vēlreiz. Man nav svarīgi, vai esmu jūties šā vai tā, es neko nebalstu uz jūtām. Es visu balstu uz vārdu. Tad, kad viņi zaudē šīs izjūtas, viņi domā, ka Dievs viņus pametis, bet tā nav patiesība. Jēzus teica, un es lūgšu Tēvu, un viņš dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Jāņa 14:16. Jēzus neteica, ka viņš paliks 2 nedēļas. Viņš neteica, ka atnāks pie viņiem savā atvaļinājumā. Viņš teica, ka svētais gars nāks, lai būtu, mājotu pie jums mūžīgi. Kāds ir teicis, bet brāli Heigin, vai tad jūs neticat? Ja kāds grēko, svētais gars viņu atstāja? Protams, tas tā nenotiek. Ja svētais gars atstātu cilvēku, viņš būtu uz mūžu atstāts un nolādēts. Viņš nekad nevarētu atgriezties pie Dieva. Nav tā, ka svētais gars tā vienkārši nāk un iet. Nav tādas rakstu vietas Bībelē, kas to apgalvo. Kad Dāvids bija nogalinājis kādas sievietes vīru un pārkāpis ar viņu laulību, viņš savā atgriešanās lūgšanā teica, neatņem no manis svēto garu. Psalms 51:13. Ja svētais gars būtu viņu atstājis, viņš nekad nespētu saņemt piedošanu. Viņš nebūtu varējis lūgt, viņš nekad vairs nevarētu atgriezties. Ja svētais gars jūs atstāja, tad ar to viss beidzas. Bet viņš ir sūtīts, lai parādītu jums atpakaļceļu uz piedošanu. Ja esat grēkojuši, viņš tomēr ir ar jums, jo viņš ir Dieva pārstāvis, lai parādītu jums atpakaļceļu. Esmu sapratis, kad neesmu paklausījis Dievam, bet esmu grēkojis. Ne jau svētais gars mani iekšienē nosoda, bet mans paša gars mani nosoda. Jēzus teica, ka viņš nav nācis pasaulē, lai nosodītu pasauli, bet lai caur viņu pasauli varētu tapt glābta. Jāņa 3:17. Svētais gars paņēma Dieva vārdu un atvēra to man, lai parādītu man Jēzus kalpošanu šobrīd, saudzīgi, pat tad, kad bija kļūdījies un ļoti kaunējos par to, un ar katru savu miesu šūniņu ienīdu to, ko bija izdarījis. Viņš bija tik mīļš un saudzīgs, lai vadītu mani, lai es ieraudzītu izeju un atpakaļ ceļu. Kā iemājotājs, 1. Jāņa 4:4. Jūs, bērniņi, esat no Dieva un esat viņu uzvarējuši, jo lielāks ir tas, kas jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē. Mums jāsāk apzināties svētā gara iemājojošā klātbūtne un jāiemācās attiecībā uz šo tēmu staigāt vārda gaismā. Tad krīzes brīžos mēs paliksim mierīgi un savākti, jo zinātu, ka Bībelē rakstītais ir patiesība, neatkarīgi no tā, kā tas šķistu mums. Ja jūs zināt, ka lielāks ir tas, kas manī, nekā tas, kas pasaulē, tad krīzes brīžos jums nevajadzētu skraidīt apkārt kā vistai ar nocirstu galvu, mētājoties no vienas vietas uz otru, meklējot palīdzību. Jūs zināsiet, ka viņš ir pieejams, jūs zināsiet, ka viņš ir ar jums.
Visu varenais ir ar jums. Staigājiet tuvās attiecībās ar viņu, un viņš jums parādīs, kas darāms. Katrā manas dzīves krīzē viņš man konkrēti parāda, ko darīt. Viņš it kā paceļ manī, apgaismojot manu prātu, tādējādi dodot vadību manam garam, bet viņš to nevar izdarīt, ja neesat pietiekami pazīstams ar viņu, lai atpazītu, ka tas ir viņš, kas dod norādījumus. Jūs esat piedzimuši no augšienes un piepildīti ar Svēto garu, tad jūsos ir viss, kas nepieciešams. Jēzus teica, es lūgšu Tēvu, un viņš dos aizstāvi, angļu valodā mierinātāju, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Jāņa 14:16. Grieķu vārds, kas tulkots kā mierinātājs, nozīmē arī, un paplašinātā Bībelē tulkojumā ir lietots tieši šis vārds – padomdevējs, palīgs, tas, kurš iestājas, advokāts, stiprinātājs un atbalstītājs. Kas vēl jums dzīvē būtu vajadzīgs? Iepazīstieties ar Svēto garu caur vārdu. Kad zināsit, ko saka vārds par viņu, tad zināsiet, ko viņš dara. Jūs uzzināsit, kā viņš sevi izpauž, un jūs zināsit, kā padoties viņam. Jūs uzzināsit, kā staigāt ar viņu, tā jūs garīgi pieaugsiet. Kas skolotājs? Lūk, ielūgums, vērtīgs un svētīgs, gara ielūgums, iedziļināties Dieva lietās. 1. Korintiešiem 2:12. Bet mēs neesam dabūjuši pasaules garu, bet to garu, kas nāk no Dieva, lai saprastu, ko Dievs mums dāvājis. Mēs neesam saņēmuši pasaules garu, mēs saņēmām Svēto garu, garu, kas nācis no Dieva. Kāpēc? Kādam nolūkam? Lai mēs kaut ko uzzinātu. Jēzus par viņu teica, viņš jūs mācīs, viņš vadīs jūs visā patiesībā. Viņš jums parādīs nākamās lietas, viņš saņems no manis un parādīs to jums. Par to, kas mums dots par brīvu, Pāvils runā vēstulē Efeziešiem 1:3. Tās ir visas garīgās svētības debes vietās Kristu, un tās ir. To mēs nerunājam ar cilvēcīgu gudrības vārdiem, bet ar vārdiem, ko gars māca, garīgās lietas garīgi apspriestami, no angļu valodā, salīdzinādami garīgās lietas ar garīgajām. Ievērojiet, ko Pāvils šajā pašā nodaļā pateica iepriekš. Mēs runājam gudrību starp tiem, kas pilnīgi nobrieduši, jo kristieši bērni to nesaprot. Tomēr no šīs pasaules gudrību, ne to, kas nāk no šīs pasaules valdniekiem, kas ir padarīti par neko. 6. pants. Citā tulkojumā teikts, ne no troņa nomesto varu gudrības. Tas viss ir iekļauts tajā, ko viņš mūsu labā paveicis. Jēzus ar savu nāvi, atglabāšanu, augšām celšanos, nometa no troņa velnu un viņa garīgos spēkus, kas bija valdījuši virs zemes kopš brīža, kad Ādams pārdeva velnam dārzu. Sākotnēji Ādams bija šīs pasaules dievs. Dievs deva viņam valdīšanas tiesības pār visu viņu roku darbu, bet Ādams tās pārdeva velnam. Tad velns kļuva par šīs pasaules dievu. Efeziešiem 6:12 teikts, jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. Jēzus tos nometa no troņa, savā izpirkšanas plānā Dievs atsūtīja Jēzu, kas nometa šīs varas no troņa. Tās vairs nevar valdīt pār mums, bet mēs varam valdīt pār tām Jēzus vārdā. Šī gudrība nav vārdos, ko māca cilvēki, bet ko māca Svētais gars. Tā ir garīgo lietu atklāšana. Jums nevarēja būt dabīgas zināšanas par to, ka Jēzus sakāvis velnu. Jūs neredzējāt, ka viņš to ir izdarījis. Mācekļi redzēja,
kā viņš nomira Golgātā, bet viņi nezināja, kāpēc viņš mirst. Viņš bija bijis kopā ar viņiem un mēģināja to viņiem pateikt, bet kad viņš nomira, viņi nezināja, kāpēc viņš nomira. Kad viņš viņiem parādījās, tie teica: Kungs, vai tagad tu atjaunosi Izraēla valsti? Tikai tad, kad nonāca Svētais Gars un sāka viņus mācīt, viņi saprata glābšanas plānu un to, ko Dievs izdarīja, lai izpirktu viņus. Ar fiziskajām acīm to visu nebija iespējams redzēt. Fiziskais cilvēks to vispār nespēja saprast. Dieva gars atklāja šīs lietas un palīdz tās saprast. Viņa mantojums. Garīgais cilvēks zina savu mantojumu. Kolosiešiem 1, 12 līdz 14. Un jūs ar prieku pateiksieties tēvam, kas jūs darīja cienīgus dabūt savu tiesu pie svēto mantojumu gaismā. Viņš mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārcēlis savā mīļā dēla valstībā, kurā mums dota pestīšana. Angļu valodā teikts, kurā mums dota izpirkšana caur viņa asinīm, grēku piedošanu. Citā tulkojumā teikts, pateicoties tēvam, kas devis mums spējas, vai viņš mūs darīs cienīgus. Ja viņš mūs ir darījis cienīgus, viņš ir devis mums spējas darīt ko? Baudīt mūsu svēto mantojumu gaismā. Garīgais cilvēks zina, kāds ir viņa mantojums gaismā, jo Dieva vārda gaisma spīd un atklāja to viņam. Viņš zina, ka viņam ir spējas to baudīt. Viņa spējas, jo Dievs mums ir devis spējas, viņš ir mūsu spējas. Šīs spējas atklāja mums pašas sevi, parādot Dieva žēlstības bagātības, kas mums pieder. Mūsu domāšana ir bijusi tik aprobežota dažās jomās, ka esam apzaguši sevi no Dieva svētībām. Piemēram, mēs esam apcitējuši apostuļu darbus 1:8, bet jūs dabūsiet spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsiet mani liecinieki kā Jeruzalemē, tā visā Jūdejā un Samarijā, un līdz pašam pasaules galam. Un bez jebkādas sīkākas pāntu izpētes vienmēr liekam uzsvaru uz vārdu spēks, pat neizprotot, ko vārds spēks šeit īsti nozīmē. Kad saņēmu Svētā gara kristības un sāku runāt mēlēs, es biju kādas draudzes mācītājs. Dzirdot, ka pilni evaņģēļa draugu cilvēki mēdz runāt par spēku, es domāju, ka tas būs kāds milzīgs fizisks un emocionāls piedzīvojums, bet notika tikai tas, ka sāku runāt mēlēs. Tomēr, kad lasīju tālāk apostuļu darbus, redzēju, ka arī viņi sāka tikai runāt mēlēs. Tātad, ja svarīgs būtu kaut kas cits, Bībelē to pateiktu. Lai gan es norunāju mēlēs kādu pusotru stundu un dziedāju mēlēs 3 dziesmas, kad runāju mēlēs, savā prātā teicu, daudzreiz man ir bijuši daudz svētīgāki mirkļi, kad lūdzu pats ar savu prātu. Bet redziet, Svētā gara saņemšana nenozīmē svētību saņemšanu. Jūs tikpat labi varat saņemt svētības iepriekš un arī pēc tam. Tā ir dievišķās personas saņemšana, kas ienāk tevī un iemājot tavā garā. Es to nezināju. Es purināju sevi, jūtu sevi un domāju, nejūtu, ka man būtu vairāk spēka tagad nekā agrāk. Tā es atgriezos savā draudzē un nevienam nestāstīju par piedzīvoto. Neizskatījās, ka mana sludināšana būtu kļuvusi spēcīgāka, bet draudze sāka to teikt. Viņi teica, tevī ir kas tāds, kas agrāk nebija. Es jautāju, kas tas ir? Lielākas spējas, spēks un enerģija. Sameklēju vārdu spēks, kas minēts apostuļu darbos 1:8. Janga konkordancē atradu, ka šis grieķu vārds, kas iztulkots kā spēks, nozīmē arī spējas. Mana draudze redzēja, ka manī ir vairāk spēju sludināt nekā agrāk. Es biju ieciklējies savā prātā uz vārdu spēks.
Dievs teica, ka mēs saņemsim spējas liecināt, mēģinot atrast spēku. Esam pametuši novārtā spējas. Jānis to sauca par svaidījumu un teica, ka tas ir jūsos. Kad jūs uzzināt, ka Dieva spējas ir jūsos, jūs saprotat, ko viņš domāja ar vārdiem. Lielāks ir tas, kas jūsos. Kad jūs zināt to, tā vietā, lai cīnītos un mēģinātu lūgt spēku vai censtos pats kaut ko darīt lietas labā, grūtos brīžos jūs varat paļauties uz viņu. Jūs varat vienkārši atlaisties un smieties. Jūs varat saukt un priecāties, jo jūs zināt, ka visu varenais ir jūsos. Viņš jūs pārcels pāri, viņš dos jums veiksmi. Viņš jūs izvedīs. Garīgais cilvēks to uzzinās, bet mazs bērns to nezina. Mazs bērns zina tikai to, ko ir piedzīvojis. Dievs ir apmierinājis mūsu vajadzību, dodot mums spējas. Šīs spējas nāk līdz piepildījumam ar Svēto garu. Jā, spējas liecināt, bet ar to viss neapstājas. Viņš ir devis mums spējas baudīt savu mantojumu. Atbrīvošana, izpirkšana ir mūsu mantojums. Mēs esam atbrīvoti no Sātana varas. Sātanam vairs nav varas pār jums, mani vai draudzi. Nepieļausim nekādas viņa vara izpausmes. Mēs esam atbrīvoti no viņa spēka vai varas un pārcelti Dieva mīļā dēla valstībā. Vārda vadīti. Viņš jūs aizsargā un rūpējas par jums. Viņš jūs baro ar debesu maizi. Dieva vārds ir šī maize. Jēzus teica, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikatra vārda, kas iznāk no manas mutes. Debes manna ir Dieva vārds. Kad ēdat vārdu, jūs garīgi pieaugat Dieva dēla līdzībā un cienībā. Tas ir vienīgais veids, kā jūs varat nokļūt šajā vietā, lai cik nozīmīgas būtu lūgšanas, ar lūgšanām vien jūs tur nenokļūsiet. Lai gan gavēšana ir sava vieta, ar to jūs tur nenokļūsiet. Lai gan sevis noliekšana ieņem savu vietu kristīgajā dzīvē, ar to jūs nenokļūsiet. Lai gan pieredzei ir vieta kristīgajā dzīvē, ar to jūs tur nenokļūsiet. Paldies Dievam par to, ko viņš ļauj mums piedzīvot, bet lai cik tas būtu jauki un brīnišķīgi, tas jūs turp neaizvedīs. Arī vīzijas, atklāsmes un garīgās dāvanas neaizvedīs. Šīm lietām ir sava vieta un nolūks, bet Bībelē skaidri teikts, ka jūs tur nenokļūsiet. Ar Dieva vārda atziņu. Garīgajam cilvēkam vārds ir guvis virsroku pār viņa prātu un miesu. Tas ir ievedis viņu harmonijā ar Dieva gribu, jo Dieva vārds ir Dieva griba.